Tipiskajā Latvijas vasarā, kad man ir žakete un cimdi rokās, izstāstīšu par klasiski saucamajiem mītiem, kad mēs runājam par ieguldījumiem degmetālos, un šeit augšā var redzēt, ka tas nav mūsu izdomāts mīts. Patiešām tā cilvēki saka, degmetālos, ja precīzāk zelta, iegulda tikai miljonāri. Un tagad izstāstīšu, kā ir. Zeltā iegulda jau pieauguši cilvēki, 30, 40 gadu vecumā, arī seniori. Katram no viņiem ir kaut kāda sava vīzija un motivācija, kāpēc viņi iegādājas fiziskos dārgmetālus, bet bieži vien tā motivācija ir saistīta ar vēlmi ieguldīt pirmām kārtām taustāmajā aktīvā, kas būtu ārpus, iespējams, banku sektora, kas būtu pieejams tev uzreiz, un tu pats pieņem lēmumu, kurā brīdī šo zeltu pārdot, kur pārdot un varbūt pat kurā valstī pārdot. Mazs produkts mums ir 1 grams. Šim mazam produktam nav milzīgas starpības, kā parasti arī komentāros raksta, ka es nopirkšu un pēc tam par kapeikām kaut kādām pārdošu. Tā īsti nebūs. Šim 1 grama stienītim starpības starp pirkšanu un pārdošanu ir 7%. Šobrīd šo stienīti var iegādāties nedaudz zem 100 eiro, un atpirkšanas cena ir gandrīz 93 eiro. Jo lielāks produkts, jo mazāka ir starpība starp pirkšanu un pārdošanu. Atpirkšanas cenas redzamas Taveks vietnē. Līdz ar to nav nekāds noslēpums par kā vai pārsteigums, par kādu cenu es zeltu pārdošu šodien un kam es pārdošu. Ienāc, ja tu pērc pie mums, ienāc vēlāk taveks.lv, apskaties, kā mēs šodien uzpērkam zeltu konkrētajā brīdī un nāc un pārdot. Tas viss ir ļoti vienkārši, caurspīdīgi un paredzami. Ap 250 000 cilvēku patiešām Latvijā pieder zelts monētās un stieņos. Juvelēri izstrādājumi šajā statistikā nav iekšā, un šī statistika ir veidota no Taveks prakses 20 gadu garumā Latvijā. Mums ir apkopojams, cik daudz mums ir pārdots un cik daudz ir atpirkts. Protams, vienmēr var būt korekcijas, varbūt tā, kā pie mums ir nopirkts un pārdots vēlāk kaut kur ārvalstīs, to mēs pēc tam nevaram izsekot. Dzīvotāji rūpējas par savu stabilitāti, finansiālo stabilitāti nākotnē un domā ne tikai par vecumdienām, bet arī par to, kā saglabāt uzkrājumu vērtību.